Kandavas novada svētki, kuros šogad tika akcentēta piederība savam novadam un valstī, kā alaži norisinājās 3 dienas. Viens no spilgtākajiem svētku pasākumiem bija gājiens, kurā šoreiz piedalījās necerēti daudz pilsētas un novada ļaužu. Par savējo kandavnieku sauc arī valodnieku Kārli Mīlenbaku, kuru vecāki atvests Kandavas Luterāņu baznīcas kapu kalniņā. Un kam sirdīs misums, tava sirds tak izlējusi mīlestību pāri mums, mīlestību pāri mums, mīlestību pāri mums. Mīlenbaks ir katru gadu, katru dienu un katru mēnesi mūsējais. Un tad īstenībā man liekas, ka ne tikai Talsiem un Kandavai, bet visai Latvijai vajadzētu tā, viļņoties Mīlenbaka padarītā darba gaismā. Ar muzikālu mistēriju piederību, kuru veidojas komponists Jānis Lūsēns, tekstu autora dzejniece Maija Laupmane un režisora Ziedīte Začiste, svētkos tika atklāta rekonstruētā Ozolāju estrāde. Muzikālā mistērija sasaucās ar svētku moto "Nāc un esi savējais". Ir kāds brīnums latviešu valodā. Latviešu valoda visu labākais un gaišākais tautas gara spogulis. Latviešu valoda un Kandavas apkaimē dzimušais valodnieks Kārlis Mīlenbaks, kur attēlo mūziķis Zigfrīds Muktupāvels, ir muzikālās izrādes jeb mistērijas piederība galvenie varoņi, kuri atgādina, ka latviešu tauta pastāvēs tikmēr, kamēr pastāvēs latviešu valoda. Ja mēs kādreiz nerunāsim, tikai sauksim sev par latviešiem, tad tas būs laikam diezgan tukšs tāds jēdziens. Tā kā es domāju, ka šī mistērija atgādina daudziem, un tā skaitā starp citu arī man, kuram Mīlenbaka vārds bija drīzāk dzirdēts nekā pazīstams. Es esmu iepazinis to, ko ir veicis viens cilvēks, un es domāju, ka es vēl padziļināti papētīšu vēl pēc šī uzveduma. Gandrīz 2 stundu garajā muzikālajā izrādē tiek izstaigāti latviešu valodas attīstības ceļi caur ainiņām no skolu dzīves. Mīlenbaks izrādē sastopas arī ar šā gada jubilāru Raini, kurš ir kā pretmets valodniekam. Tā muzikālais darbs ieguvis nosaukumu mistērija. Man kaut kā galvā izkristalizējās ideja, ka tas varētu būt stāsts par latviešu valodas attīstību, kur nemaz, kurai nav tāds nenormāli garš posms, vismaz tāda, kā mēs to zinām. Veidojot piederību, autoru kolektīvs arī vēlējies uzsvērt, ka latviešu vārnīcas autors mūsu apziņā ir nepelnīti piemirsts, un godā tas būtu jāceļ ne tikai Talsiem un Kandavai, un ne tikai reizi 5 vai 10 gados. Man nepatīk talkas, un man šķiet, ka Mīlenbaka jākopja, tāpat kā Baroni jākopja, un Lerka Puškaita jākopja, un visus citus mūsu lielos dižos cilvēkus, kuru īstenībā veidojuši mūs tādus, kādi mēs šeit esam pašlaik, dienu no dienas, katru dienu.
Sandra Leitāna, Andris Spāns, TV Spektrs.